Tād jau laikam man nekas nesanāk. Nu, laikam nesanāk gan. Un jums jau laikam nauda arī nemaz neturas ko. Vai jūs, teiksim, varētu man nopirkt jaunu kleitu? Jaunu kleitu? Nu, kāpēc gan ne? Kad es dabūšu otru aizņēmumu, es jums vajag nopirkt vairākas kleitas. Nu tad jau es gandrīz esmu ar mieru. Kur nebūs kleitas, pice? Labi, ja tu vari savu maizi un pastalas kājās nopirkt. Es vai? Tu nemaz neizrunājies, un pagastam tu visu nodokļus anēs samaksājis. Pagaidi, pagaidi. Maksā tu daļu pābolīt sēklu, un ja ne, tad taisies, ka tiec marš. Nu, tad jau labāk marš. Marš! Kur nebūs kleitas pircei godproti, bet pats jau kundzei varu nopirkt. Nu, bet es dabūšu tu otru aizņēmumu. Nemaz nerunā, skanda, ārā! Tu te negrūsties! Ārā, es saku! Kungi, nu neizgāžat tik man tās Kur nebūs kleitas pircei? Tu nemakstāsi! Es viņam rādīšu! Sīvietēm jau ļoti patīk. Tev patika mīlīt. Nu kā tad? Bet nu gan aiztec uz godko. Atkal tu te sklandā! To te! Daudzi tu braukšus! Jā, Tu braukšu! pagādi, es tev aizbraukšu līdzi! Heku forši sagadījās, nebūs man kājām jāiet. Līdz godai jau vesels kilometrs. Es būšu tūdaļ atpakaļ. Lūdzu, konjaku vai vīnu? Jā, mīlī! Paldies Dievam! Nu pat dabūšu man te telpatu kādu dūmu. Nu, es viņu te jau nāk tā kā krogā. Viens aiz otru. Būtu par vecmāti. Un vēl par jaunu vecmāti. Nemaz nav tik viegli. Kā es tā apgājos tam biksam un tam bārdas nāc. Bet labi, tā bija fināli. Šis man nopirks jaunu nazi, ja? Šitais maita jau vairs nekoši. Iekšā! Labdien! Vai ciemiņus gaidījāt? Sveiki, Līvīsam. Nu, lūdzu, piesiet. Es jūs ļoti gaidīju. Nu, neesmu jau tik tālu nākusi. Paldies! Paldies! Bet Jankundz, ko es redzu? Jūs smēķējat? Ak, nē, to es tāpat pa jokam aicināju. Ja jums nepatīk, es varu tūlīt pat dzēst nost. Nē, Jankundz, man patīk, kad smēķē. Bet iemācat man arī uzsmēķēt. Es jau nekad neesmu smēķējusi. Tas ir ļoti kaitīgi veselībai. Bet kāpēc tad tie vīrieši smēķē? Vai tad viņi nezina, ka tas ir kaitīgi? Nu, lūdzu, iedodat man ievilkt kādu dūmu. Es vēl nezinu, kā ir, kad smēķi. Smēķēšana ir ļoti kaitīga veselībai. Bet, nu, lūdzu, pati pārbaudīs. Cigāra dūms ir rūgts un stiprs. Cik rūgts! Bet smēķīgs. Es nesaprotu, kā tie vīrieši var kaut ko tādu smēķēt. Es arī ne. Tik rūgts un stiprs dūms. Bet nekur tāds neder. Labi gan, ka drīz būs cauri. Bet, Jankundz, sakāt, nu kāpēc jūs ātrāk pie manis neatnācāt? Es jūs tā gaidīju. Nu, tante jau mani nelaiž tā apkārt staigāt. Viņa, es jums saku, ir tik stingra. Man reizēm pat dusmas uznāk. Es tad esmu uz laukiem atbraukusi zaļumos, bet viņa grib, lai es visu laiku sēžu iekšā istabā. Nu, tīri kā negudra. Bet vai tad vienmēr tā tante tā jāklausa? Ja jau reiz esat zaļumos atbraukusi, nu tad taku vajag pa zaļumiem arī padzīvot. Nu, es jau vairs to tanti arī tā neklausīšu. Diezgan jau esmu pa tiem Rīgas mūriem ziemā iznīkusies. Ko tad jūs ziemā Rīgā darījāt? Nu, pagājušajā ziemā gāju vidusskolā, un šopavasar to pabeidzu. Un ko domājat nākamziem darīt? Nu, es nemaz īsti nezinu. Būs jālūko tīri vai apprecēties. Bet to nu gan nedarām. Jūs taču vēl esat tik jauniņa. Un tik smukiņa. Sakat, vai jums ir daudz pielūdzēji?
Kas viņus visus var saskaitīt? Es neesmu nekāda lielā matemātiķe, un tāpēc arī savu galvu nemaz nelauzu. Nu, bet, sakat, vai viņi viens otrs, nu, kā sacīt, jāsaka, neuzbāžas jums un nedara jums pāri? Nu, dažs ir tīri nekaunīgs, tīrās mokas, bet es ne ar vienu neielaižos. Man ir bailes. Es taču no tādām lietām nekā vēl nezinu. Tas ir labi, bērni. Ar vīriešiem nevajag ielaisties, viņiem lieli viltībnieki. Bet es no tādām lietām arī nekā vēl nezinu. Bet, jaunkundze, vai jūs man kaut ko nevarētu pastāstīt? Pastāsta. Nu, ir jau labi, ja šo to zina. Bet labāk tomēr, ka šo to arī nezina. Vīriešiem ir lieli viltībnieki. Es viņus ļoti labi pazīstu. Tas viņš man baigi patīk. Bet kā tad var zināt, kurš vīrietis nav krāpnieks? Viņi tak visi ir vienādi. Nu, nav visi vienādi. Redzi, ja es būtu vīrietis, es būtu ļoti godīgs vīrietis, un jūs man varētu uzticēties katrā laikā. Nu, tad jau varētu gan. Bet vai jums nav kāds brālis? Nē, nav. Nē, ir gan viens brālis. Un ko viņš dara? Viņš pašlaik studē Rīgā medicīnu, un drīz jau būs dakteris. Dakteris? Jā, mīļo divi. Un es jūs varētu viņam ieprecināt. Bet kāds viņš izskatās? Nu, viņš ir uz mata manā ģimī. Es jums saku, viņš, kad uzvalk sīviešu drēbes, visi viņu notura par mani. Bet, kad es uzvalku vīriešu drēbes, mani notura par viņu. Es jums saku, brīnojama līdzība. Nu, tad jau viņam jābūt tīri smukam. Nu, kā tad viņš ir ļoti jauks un patīkams cilvēks. Bet vai jums līdzi nav kāda viņa fotogrāfija? Nu, vajadzētu gan būt. Iesim te blakus istabā un pie viena uzrakstīsim arī viņam mīlestības vēstuli. Ko? Nu, uzrakstīsim āt. Ko tu devūs mājās, vai? Palūkas ir blakus istabā, vai? Jā, palūkas gan. Sveiki, draugi! Sveiks! Ko tu staigā apkārt atstājies, tā jau tev visu istabu var izkrāmēt? Ko nu te krāmēt, nav ko krāmēt. Es biju nedaudz aizmirst te blakus istabā. Bet nu piesēžat un jūtaties kā mājās. Varam jāpies. Nu, bet pats jau tu diez vai te vairs jūties kā mājās. Pastāst, kā tad tev iet? Nu, kā man iet? Jā, pastāst, kā man iet jauki, man iet lieliski. Redzi, ja es izstudēšu par dakteri, diez vai man ies labāk. Es jau te tagad dzīvoju tā kā kungs. Jā, un arī kā dāma. Jā, un kā dāmai man ir liela piekrišana mīlestībā. Es pat nebiju cerējis. Nu, tad pastāst mums par tiem. Nu jā. Ai, nu, tur jau daudz nav ko stāstīt. Tas ir garš stāsts. Tur jau sanāks romāns 12 sējumos. Bet tas nav galvenais. Es mazliet atvainojos. Te, draugi, jūs sasmēķējiet. Es nulīt nākšu. Ko? Sasmēķēt jau mēs varam gan. Varam gan, jā. Bet, kā zini, viņu laikam nevarētu izsvērt. Jā, bet es palūku, ja iznāk tāda jaunkundze, ka vai turies. Redzi, galvenais jau ir tas, ka es jaunadēļ tev varēšu atdot tavas māsas kleitu. Es viņu negribu tā baigi savalkāt. Kas tu pavisam dulzis palicis, vai domā apkārt liks staigāt? Tā nē, jau. Redzi, man pašam tūlīt būs jauna kleita. Man viņu Luģis uzdāvinās. Kas tad viņš būs tāds ēzels, ka tev dāvinās kleitu? Kā tad? Redzi, viņš jau nav vienīgais tāds ēzelis. Man tagad uz katra pirksta varētu sanākt pa ēzeļam. Bet es esmu jaunkundze ar stīgu rakstu. Es ne ar vienu ēzeli neielaižos. Tādā ziņā man kā jaunkundze iet ir labi. Jā. Un kā kungam, kā tad tev klājas, ko? Ko nu par to runā? Es mazliet atvainojos. Es tūlīt nav. Kurš tur tik daudz atvainojas? Kas viņam ir tā istabā? Jāiet būs apskatīties. Redzat, kā kungs es tagad esmu pilnīga nulle.
Mīļie draugi, es jums saku, tādas dusmas, tā vien gribas nomest tos lindrakus un parādīt visiem, kas es esmu. Draugi, es jums teikšu taisnību. Mani ir daudz samīlējušies, bet nu arī es reiz esmu ķerts no amoru gultas. Tad ķerts gan ko. Nu jā, esmu iemīlējies. Bet tieši kā tu esi iemīlējies? Nu, jūs pazīstat Lībijas Jankundzi no Vairogu mājām? Nē, nepazīstam, bet nu ir dzirdēts, ka viņa ir skaista un bagāta meita. Viņai tēvs esot namsaimnieks Rīgā un Kristīgās partijas deputāts Saeimā. Bagāta ar ko? Es mazliet atvainojos, es tur ienāšu. Ko tu tik daudz atvainojies? Kas tev tur ir tā istabā? Tur nekā. Kas tev tur ir? Mēs tam negribam ticēt, ies man apskatīt. Te, draugi, labāk es pats jums visu izstāstīšu. Jā, nu tad stāsti gan. Redzat, nu, tur jau ir tas daļais radījums, kā es esmu iemīlējies. Ak, Līvijas Jankundze! Nu, bet paklau, draudziņ, tad jau iepazīstini mūs ar viņu. Nu jā, iepazīstini. Jūs iepazīstat? Jā. Ne prātā nenāk, es taču pats viņā esmu iemīlējies. Un redzat, ka manā tagadējā stāvoklī man ir grūti, man ir pat neiespējami viņai tuvoties kā vīrietim. Nu, tad jau to tuvošanos izdarīsim mēs. Bet, ko viņa tur dara? Viņa raksta man mīlestības vēstuli. Kā? Kā, vai tad tu esi atklājis īstenībā, kas esi? Nekā es neesmu atklājis. Es viņai pašlaik esmu tikai draudzene, vairāk nekas. Kā tā? Bet kā viņa tev kā sievietei var rakstīt mīlestības vēstuli? Un kāpēc kā sievietē? Es taču esmu vīrietis. Nu, tā tad viņa arī raksta man kā vīrietim. Es nekā nesaprotu. Es arī ne. Nu tad, pastāst taču kaut ko tuvāk. Ai, nu gan jau pats visu laiku noskaidrosies. Bet, ja tu māksi kaut ko gribi uzzināt interesanti, tad paliek šonakt pie manis. Es tev pastāstīšu tādas lietiņas, ka tev mātes stāvus sacelsies. Es tagad zinu visus sieviešu noslēpumus. Nu, lieliski. Nē, tad jau es palikšu gan, jā. Bet, tagad, taču iepazīstini mūs ar to Jankundzi. Nu jā, iepazīstini. Nu, vienalga. Bet, draugi, ar vienu norunu. Jūs ar viņu daudz neapsējieties. Nu, nedarat man tās sirds sāpes. Nu, neuztraucies. Man jau viena tāda puslīga pašam ir, tā kā... Nu, vienalga. Bet, draugi, nenokonkurējiet manī nos. Nē, jā, tu taču pagaidām stāv ārpus, jebkuras konkurences. Nu jā, tā jau ir. Tie nolādētie lindraki. Bet, draugi, palīdzat man. Ieprecinat viņu man kaut kā, saprot, man viņa pašā laikā. Bet kā? Tas ir šajā stāvoklī pavisam nav iespējams. Mēs taču par to nemaz nedrīkstam ieminēt. Tā tie nolādētie lindraki. Bet, draugi, nenokonkurējiet man viņu, nedarat man tās sirdsāpes. Aha. Iekšā! Labdien! Kas te ciemiņu jau priekšā? Sveikas! Es taču nav vainīgs! Sveiks, draugs! Arī šeit! Sveika! Maksis arī atbrauc! Jā, labdien! Atbrauc apbraudzīt savu pa draugi, dāri. Bet ko tu viena šeit starp vīriešiem nāci? Lūš, es atnācu pie savas draudzenes. Labu tam draudzeni! Ko tu te gribi? Vai neuzticīgi gribi man pāri? Neuztraucies, es ar viņu neielaidīšos. Mēs būsim labas draudzenes. Mēs vienotrai necelsim no steigavainas, ko? Protams, ka nē. Bet es nemaz īsti nezinu, kurš tev ir tavs steigavainis? Patiesību sakot, man viņa ir pat vairāk. Es domāju, ka vairāk vēl nekā tev. Bet tikai viens ir tas īstais. Tāpat kā man. Kurš ir tas īstais? Tu pazīsti pagasta priekšnieku? Lūģa kunga! Nu jā, nemaz nesmējies. Man viņš tīri labi patīk, jo viņš ir bagāts un drīzi nāks ar konjaku. Nu, vai zini, tad man viņš arī tīri labi patīk. Ko viņš drīzi nāks? Nu, kuru katru brīdi vajadzētu būt klāt? Tad jau gan būs jauki. Tā jau sanāk, ka mēs te sanākam divi pāri. Tad jau iznāks tīri vai nodzert precības.